Cilvēki man nereti jautā, vai man ir kaut kas labs priekš īres, priekš izīrēšanas, respektīvi viņi vēlas iegādāties kādu labu īpašumu, ko laist tālāk, lai īpašums pats sev atpelnītu. Par īres investīcijām un investīcijām vispār kā tādām varu uztaisīt kādu plašāku reportāžu kaut kad nākotnē, jo tur tiešām ir daudz ko stāstīt un iedziļināties, bet priekš manis tādos lielos vilcienos laba īres investīcija būtu iegādāties tādu īpašumu, kas veicot visus ieguldījumus varētu kādos gados 10 atpelnīties. Protams, cik regulāri un kādā tempā izīrētājs strādā, vai viņš īpašumu laiž tikai ilgtermiņa īrē, vai viņš arī padarbojas Airbnb vai Booking segmentā. Un aizbrauksim uz vienu īpašumu Liepājas karostā. Es parādīšu, kas ir parādījies manā īpašuma portfelī un ko es īstenībā uzskatu par diezgan, varbūt pat ne labu, bet normālu īres biznesa investīciju. Dodamies ceļā. Atbraucām 8 minūtes no Liepājas centra. Sniedziņš sācies, ziemiņa. Baltijas iela, 8 minūtes no centra, arī te 10 minūtiņas ar kājām ir līdz jūriņai, līdz Ziemeļu molam. Mans piedāvātais īpašums atrodas šajā nesen renovētajā mājā. Māja siltināta, jauns jumts, jauns stāvvadi, jauna apkuras sistēma ar individuālajiem skaitietājiem, un mūsu dzīvoklīts atrodas šeit pirmajā kāpiņu telpā un pirmajā stāvā. Un dzīvokļa cena zem 20 000. Iesim iekšā, apskatīsimies, kāds dzīvoklis izskatās. Un tā, dāmas un kungi, esam iekšā dzīvoklī. Varbūt padalieties jūs ar savu viedokli, kas jums liekas normāla vai laba īres investīcija. Es piedāvāju šo variantu. Dzīvoklis par 19 900 zem 20 000, un dzīvokli īstenībā var iegādāties, kam kredīta situācija to atļauj, arī ilgi nevilcinoties ar mazā mājokļa kredīta palīdzību. Viesistaba kosmētiski uzlabot, bet principā oriģināli kā no ēkas uzcelšanas laikiem. Koridoriņš, vannas istaba. Arī varam redzēt kaut kādas kosmētiskas pazīmes, ir flīzējums. Savulaik te ir kaut kāda elektrība arī pārvilkta, kas ir svarīgi, ka nebūtu jāinvestējās durvīs. Labas metāla durvis gan iekšējās, gan ārējās. Un tad mums ir virtuvīte. Manā uzskatā, protams, dzīvoklim būtu jādrīvojas no vecajām mēbelēm, būtu jāiegādājās mūsdienīgākas, kaut vai ekonomiskas, ne no tā dārgākā gala, bet jaunas mēbeles. Varbūt vecās tāpēc jānoņem nos, jāatjauno sienas, jāatjauno grīda, bet to var arī nedarīt. Un tādā veidā uzsvišinot pa minimāliem līdzekļiem vēl dzīvokli, mēs varam varbūt iekļauties kopējās izmaksās, piemēram, 25 000. Atkarībā, kas šos te uzlabojumus dzīvoklī veids. Un ja mums 25 000 ir iegādes vērtība dzīvoklim, un ja mēs gribam, lai tas mums 10 gados atpelnās atpakaļ, tad pēc šādas matemātikas plus mīnus 10 gados jums šī te īres investīcija arī atpelnītos atpakaļ. Bet te ir arī viens moments jāņem vērā, ka jums ir iespēja pastrādāt tā saucamajā turisma segmentā, un tas nav vairs nekāds noslēpums, ka arī karostā ir Airbnb un Booking dzīvokļi, un arī tur vasaras karstajos mēnešos, jūnijas, jūlijas, augusts, ir iespējams gūt lielākus izīrēšanas ieņēmumus. Un tad jau to amortizācijas laiku investīcijai samazināt vēl par kaut kādu zināmu periodu. Tā kā man ir šāds piedāvājums 10 minūšu gājienā no Baltijas jūras karostā, Baltijas ielā 13, vienistabas dzīvoklis par 19 900. Dodiet savu viedokli. Ir labi, normāli vai slikti?